Pēdējo gadu augstās ziemas un aizvien pieaugošās energoresursu cenas mudina padomju laikos celto daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aktīvāk domāt par sava īpašuma siltināšanas un renovācijas pasākumiem. Pagaidām šo darbu veikšanai aizvien pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Līdz ar to, īstenojot renovācijas projektu, iedzīvotāji var ietaupīt līdz pat 60%. Pirmais solis ir mājas iedzīvotāju kopsapulce, kurā ir jānobalso par mājokļa renovācijas darbu uzsākšanu. Lai māja veiktu šo renovāciju, tad viņa kopsapulces lēmumam ir jābūt 50 plus 1% šo dzīvokļu īpašnieku ir jānolemj par šo renovāciju. Lai uzsāktu mājokļa renovācijas projektu un saņemtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kopīgi ar certificētu energoauditoru, būvkonsultantu un arhitektu nepieciešams sagatavot dokumentāciju, kas jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Pirmkārt jau ēkas energoaudits ir jāveic, kurā tad redz, kāds ir šis prognozētais ēkas enerģijas ietaupījums un aptuvenās izmaksas. Pēc tam ir jāveic ēkas tehniskā apsekošana, lai konstatētu, kāds ir ēkas tehniskais stāvoklis, vai drīkst šo renovāciju veikt, vai varbūt vēl kaut kādi papildus darbi ir jādara, lai var sekmīgi noritēt šī renovācija. Pēc tam ir jāuzrasē projekts vai ēkas fasādes vienkārši renovācijas karte, ja ir pieļaujams ēkai. Un tad šos 3 dokumentus saliek kopā, uzraksta projektu pieteikumu šim Eiropas finansējumam, šī gadījumā Latvijas Investīciju attīstība aģentūrai, kurā tad rīkojas ar šo finansējumu. Līdzsekus dokumentācijas sagatavošanas procesam būtu jāuzsāk sarunas arī ar banku par projektā nepieciešamā līdzfinansējuma saņemšanu, ja mājas iedzīvotāji nav izveidojuši pietiekami lielu naudas līdzekļu uzkrājumu. Tas varbūt ir pareizākais laiks, kad jau sākotnēji domāt par izmaksām, cik tas maksās katram iedzīvotājam, jo sarunā ar banku mēs jau uzreiz rēķinam, cik ir kopējā apsaimniekošanas maksa, par kādu varētu pacelties maksājums, lai varētu rēķināties ar tām izmaksām pēc tam nākotnē. Bankas pieredze rāda, ka līdz šim renovēto māju iedzīvotājiem ikmēneša rēķinos iekļaujot kredītmaksājumu, kopējā samaksa par komunālajiem maksājumiem nepieaug, jo māju siltinot samazinās samaksa par patērēto siltumenerģiju, kas ir būtisks ietaupījums. Ir jānāk mājas vecākajiem noteikti uz banku jārunā. Otra lieta, ko mēs esam gatavi darīt, mēs esam gatavi iet kopā ar tāmas veidotāju vai būvnieku uz mājas kopsapulci un stāstīt par to, kādi ir šie noteikumi no bankas puses un uzreiz arī vienoties par šiem tālākajiem ceļiem, kas ir jāizdara. Speciālisti uzsver, ka tieši šobrīd ir pēdējais laiks, lai lemtu par mājokļa renovācijas darbu uzsākšanu un projektu īstenotu līdz nākamajai apkuras sezonai, kas iedzīvotājiem jau nākamajā ziemā ļautu būtiski ietaupīt.